Sagaidot mūsu valsts proklamēšanas 107. gada dienu, Augšdaugavas novadā turpinās Latvijas 100-gadē aizsāktā tradīcija godināt izglītības iestāžu skolēnus un audzēkņus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Augšdaugavas novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. 11. novembrī Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa tika godināti 26 skolēni no 19 Augšdaugavas novada izglītības iestādēm. Pasākuma laikā ne tikai varēja uzzināt par katra nominanta sasniegumiem, bet arī ieklausīties pārdomās, kas katram no viņiem ir Latvija. Es gribētu mīļi sveikt bērnus, jo jūs esiet labākie no labākajiem, kurus ir izvēlējušās skolas, un jūs godam esiet nopelnījuši ar smagu darbu šo goda dienu un šīs svinības, kas šodien būs šeit. Tāpēc es gribu pateikt lielu paldies jums. Es gribu pateikt lielu paldies skolotājiem, direktoriem, mūsu izglītības pārvaldei. Novada skolēni saņēma Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī. Īpaši gribētos izcelt olimpiādēs. Mums šogad ir pirmā vieta vācu valodas olimpiādē. Meitene piedalījās arī starptautiskajā olimpiādē, kur guva labus panākumus. Ir arī mums 2. un 3. vieta olimpiādē valstī. Bērni ir ļoti aktīvi palikuši. Varbūt jau mazliet ir piemirsies Covida posms, un tagad visi grib darboties, strādāt un būt radošāk. Mani motivē visvairāk tas, ka man ir nākotnē lieli mērķi, un es vēlos tos pati sasniegt. Es gribētu mācīties uz medicīnas pusi, tāpēc cenšos mācīties, cik vien varu. Tas noteikti, kā es teicu, sniedz man daudzas iespējas, kaut kur pieņemsim iestāties, jo tas visi to jau arī redzēs. Un arī tas mani pārliecina par savām spējām, ka es varu kaut ko izmēģināt, ka man arī tas sanāk un padodas. Kas ir tas, kas tevi motivē mācīties un kaut ko sasniegt? Skolotājs, ka labas, viņi parasti motivē visādi. Tur visādus uzdevumus viegli, dot kaut kādus uzdevumus, ka tev patīk ļoti. Augšdaugavas novada pašvaldībā tiešām pēdējos gados mēs varam redzēt, ka bērnu gan intereses, gan izglītības līmenis un atbildība par to, ko dara, ir pieaugusi. Un tāpēc, protams, ka mēs varam lepoties ar to bērnu sasniegumiem ne tikai olimpiādēs, ne tikai varbūt valstiskās dziesmu svētkos vai deju svētkos, bet arī to, ko viņi dara ikdienā, to, ko viņi papildus varbūt izdara vairāk nekā prasa skola. Pasākumā paldies tika teikts visu izglītības iestāžu kolektīviem par sadarbību, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs, izkopjot savstarpēju attiecību kultūru, stiprinot pilsonisko sabiedrību. Pašvaldības pateicības raksts pasniegts Augšdaugavas novada izglītības pārvaldes metodiķei Inesei Zugickai par augstu meistarību un radošumu, veicinot daudzpusīgi pieejamu un inovatīvu interešu izglītības jomu skolēniem viņu talantu attīstīšanai. Es ļoti gribētu novēlēt, lai katrs sevī nes Latvijas vārdu dziļi sirdī, lai katrs ar labiem panākumiem un radošu darbu sagaida arī nākošo Latvijas valsts dzimšanas dienu, lai visi skolēniem izdodas, lai ir pacietība, enerģija, gribēšana, varēšana, darīšana, vispār, lai viss mums visiem kopā izdodas.